Melnbaltā domāšana, jeb citiem vārdiem visu vai neko domāšana. Uzreiz gribu teikt, ka šoreiz teksts nebūs dziļš, nopietns pētījums, drīzāk gan intuitīvs vērojums dažādām konfliktu situācijām pēdējo mēnešu laikā. Īpašu drosmi man deva situācija, kurā pati biju iesaistīta. Atrisinājās skaisti, gluži kā manā bērnībā lasītā pasakā, un viņi dzīvoja ilgi un laimīgi. Iedomājies, šorīt pat sienas pulkstenis sāka dziedāt katru stundu. Pulkstenis, kurš mīklainu iemeslu pēc bija apklusis kopš pavasarā. Tu iespējams gudri smaidīsi. Vēl viena ar maģiskās domāšanas veidu. Tev mazliet būs taisnība, un tev jāatzīst, ka es esmu tomēr loģiskās un intuitīvās domāšanas krustojums. Maģisko domāšanu es izmantoju. To es izmantoju mākslā, piedzīvojumu meklēšanā, romantiskās situācijās. Šodien es vairāk esmu tomēr loģiskās domāšanas režīmā. Atvaino par novirzīšanos. Šodienas tēmas varone mums ir melnbaltā domāšana. Melnbaltās domāšanas problēmas ir daudz izplatītākas attiecībās nekā mēs domājam pirmajā brīdī. Kas tā tāda melnbaltā domāšana un kāds tais sakars ar konfliktiem? Melnbaltā domāšana ir domāšanas veids, kurā pasaule tiek dalīta divās stingrās pretējās kategorijās. Konfliktos šāda pieeja neveicina risinājumu, bet gan tos padziļina. Cilvēki, nonākot šajā domāšanas slazdā, bieži ieņem neelastīgu pozīciju, uztverot jebkādu atkāpi kā zaudējumu vai vājumu, kas bloķē, protams, appusēju dialogu un kompromisu meklēšanu. Šādi cilvēki tad ieņem pozīciju tā un nekā citādāk. Šāda domāšana rada pretrunas un polarizāciju sabiedrībā, jo cilvēki tiek iedalīti pareizajos un nepareizajos. Kurš gan vēlas nokļūt nepareizo sarakstā? Tas liedz saskatīt palēkos toņus, nianses un kopīgos saskares punktus. Arī sadarbību un harmonisku līdzās pastāvēšanu tas neveicina. Vai līderiem tāda melnbaltā domāšana nepiemīt? Jā, piemīt. Līderi arī ir cilvēki, un viņiem izdodas iekrist šajās lamatās tieši tāpat kā jebkuram cilvēkam. Līderis var nogurt no pasaules sarežģītības un iekrist lietu vienkāršošanā. Jo lielāks nogurums, iekšējs izmisums līderim, jo rodas vairāk vēlmes kontrolēt. Un tad te ieslēdzas melnbaltā domāšana. Kad līderis sāk iedalīt pasauli pareizo un nepareizo, atbildīgo un bezatbildīgo, radītāju un patērētāju, nabadzīgo un bagāto kategorijās, iegūst īslaicīgu kontroles sajūtu, kas, protams, ir mānīga. Pasaule tomēr ir daudzslāņaina un daudzpusīga, pat krāsaina, ja runājam simbolu valodā. Skolotājs vienā situācijā var būt radītājs, viņš rada zināšanu pasauli, bet citā situācijā apmeklē teātri, kafejnīcu un kļūst par patērētāju. Kurš tad viņš galu galā ir? Protams, ka abi. Nevienu nevar ielikt vienā stingrā kategorijā. Katrs cilvēks un katra lieta ir daudzdimensionāla. Cilvēka potenciāli var mainīties atkarībā no konteksta. Tāpēc līderim, kurš sāk šķirot cilvēkus kā radītājus un patērētājus, pareizajos un nepareizajos, domājošajos un bez savu domu sekotājos, kļūst neiespējami redzēt viņu patieso vērtību un arī potenciālus.
Līderi, protams, vairāk kā citi, pastāvīgi atrodas zem milzīga spiediena. Viņiem ir jāpieņem sarežģīti lēmumi, jārīkojas ar pretrunīgu informāciju un jārisina konflikti. Kad šī slodze kļūst pārāk liela, organisms meklē vieglāko ceļu. Tā vietā, lai dziļi analizētu sarežģītu situāciju, problēma tiek sadalīta pareizajos un nepareizajos gabalos. Tas rada mānīgu skaidrības un kontroles sajūtu. Melnbaltā domāšana ir ne tikai domāšana, tas var kļūt arī par emocionālo ieroci. Tā labi arī kalpo kā aizsardzības sistēma. Ja tu sevi uzskati par pareizo, tad visi argumenti, kas nāks no nepareizās puses, automātiski zaudē nozīmi. Tas atbrīvo no nepieciešamības iedziļināties, klausīties un rast kompromisus. Kā jau iepriekš norādīju, iekšējie resursi ir izsmelti un ir iestājies nogurums. Melnbaltā domāšana ir signāls, ka esat tālu no ilgspēlējošu konflikta risinājumam. Pārāk bieži līderi iegūst pagaidu risinājumu, tādu šķietamu uzvaru. Kas par tādu liecina? Sākas mērīšanās, sacensība. Tā ir neizbēgama melnbaltās domāšanas pavadone. Kad ir es un citi, tad sākas sacensība par to, kuram ir vairāk tiesību, kurš ir spēcīgāks, kurš labāk redz un saprot pasauli. Tā ir sacensība, kurā uzvarēt nav iespējams, jo konflikta pamatā nav risinājuma meklēšana, bet gan vēlme apliecināt savu pārākumu. Tā vietā, lai kļūtu par tiltu sabiedrībā, līderis kļūst par personīgo interešu pasaules radītāju. Kas tur ir slikts, jautāsi, kas var, tas dara, un tev ir taisnība. Tieši tāpēc par līderiem nekļūst kurš katrs, bet gan tie, kas var. Bet vai šāda konflikta atrisinājumu mēs varam nosaukt par pasaku, kurā viņi dzīvoja ilgi un laimīgi? Un te es atkal dzirdu tevi. Tu saki, ka dzīve nav pasaka, un tev ir taisnība. Dzīve tiešām ir par daudz ko. Vienā brīdī tā atgādina komēdiju, otrā brīdī tā ir piedzīvojuma filma, vēl nākamajā brīdī tā ir traģisks trilleris ar upuriem un ciešanām. Vai līderim var piemist melnbaltā domāšana kā personības iezīme? Jā, līderim var būt iedzimta temperamenta iezīme, piemēram, tieksme uz lielāku trauksmi, kuram iedarboties ar konkrētu audzināšanu veicina striktu noteikumu un robežu ievērošanu jau ļoti agrā bērnībā. Tādā veidā melnbaltā domāšana kļūst par galveno rīku, kā tikt galā ar sarežģītām dzīves situācijām. Ja agrīnā pieredze liecina, ka panākumi tiek gūti pateicoties striktu noteikumu ievērošanai un stingru robežu vilkšanai, šis domāšanas veids var nostiprināties. Līderi tipa cilvēks nospriež tad. Šī pieeja man ir aizvedusi līdz panākumiem. Tātad tā ir pareizā pieeja. Līderi, kuriem ir dziļas bailes no vājuma vai zaudējuma, bieži vien instinktīvi izvēlas melnbaltu domāšanu. Tas ir aizsardzības mehānisms, kā jau iepriekš minēju. Tas pasargā viņa tēlu un pašvērtību no apdraudējumiem. Kā var redzēt, pasaules piemēros šāda pieeja palīdz līderiem iegūt ietekmi un panākumus. Taču šādai pieejai ir arī savi mīnusi. Melnbaltā domāšana līdzcilvēkos izraisa demotivāciju, bailes, nedrošību, bloķē patiesu iesaistīšanos. Šādās situācijās līderis, vēlēdamies panākt savu,
var kļūt par psiholoģisku varmāku, kas izpaužas kā manipulācija, emocionāls spiediens vai noraidīšana. Ir novērojams, ka šāda domāšana var apgrūtināt dziļu un ilgstošu attiecību veidošanu, jo tā bieži vien prasa pakļaušanos vai absolūtu viņa domu pieņemšanu. Kā man izdevies novērot, šāda tipa cilvēkiem diezgan reti ir blakus dziļi mīlošs cilvēks, patiesi uzticami draugi. Te uzreiz vietā ir jautājums, kāds cilvēks blakus var sadzīvot ar melnbaltās domāšanas līderi? Noteikti tāds cilvēks, kurš prot iekšēji norobežoties no otra garastāvokļiem un neiekrist līdera emocionālajās šūpolēs. Tāds cilvēks, kurš nenodarbojas ar tiešu un asu konfrontāciju. Tas ir cilvēks, kurš noteikti ir attapīgi izkodis, kādā mērcē un kad pasniegt informāciju. Ja melnbaltajam līderim ir mūža mīlestība, tad tas liecina, ka blakus ir izcils mediators. Situācijas, kad melnbaltā domāšana ir noderīga, jā, tādas arī ir. Lai gan tai ir daudz trūkumu, melnbaltā domāšana var būt noderīga krīzes situācijās, kad lēmumi jāpieņem ātri un nav laika diskusijām. Labs piemērs ir militārs komandieris kaujas laukā, kur katra sekunde ir svarīga, un lēmums darīt vai nedarīt var glābt dzīvības. Šādās situācijās ir skaidrs, ka kategorisks redzējums ir nenovērtējams. Kāda tipa cilvēkiem var patikt melnbaltā tipa līderis? Tiem, kuri jūtas nedroši, nepārliecināti, tos var saistīt, valdzināt melnbaltā tipa līdera izlēmība, kategoriskums, pat spiltā polarizācijā. Tiem, kuriem patīk novirzīt lielo lēmumu atbildību uz citu pleciem. Tiem, kuriem ir dabiska vēlme meklēt trūkstošo valdonīgo tēvu un māti līdera lomā. Šāda veida sekotāji meklē spēcīgo vecāka figūru, kas vada un aizsargā, un zina vienmēr pareizo atbildi un risinājumu. Pievilkšanos simpātijas var just arī citi līderi, kuriem ir līdzīgs melnbaltās domāšanas vadīšanas stils. Savējais savējo saprot. Noslēgumā nodziedāšu pēdējo slavas dziesmu, kāpēc mūsdienās melnbaltā domāšana ir tomēr tik populāra. Cilvēkus saista melnbaltās domāšanas vienkāršība. Melnbaltā pieeja dod ātras, skaidras atbildes, kuras ir viegli uztvert un atcerēties. Sarežģītas, niansētas idejas prasa laiku, augstas kognitīvās spējas, lielu enerģiju, lai tās izprastu. Un tās ir lietas, kuras retajam piemīt. Cilvēkus apur melnbaltā pārliecība. Līderi, kas pauž absolūtu pārliecību, ka tikai viņiem ir taisnība, rada drošības sajūtu. Mūsu nemierīgajā pasaulē, kur viss mainās tik ātri, informācijas ir daudz, cilvēki instinktīvi meklē stabilitāti un pārliecinātību. Cilvēkus piesaista melnbaltā spēks un spožums. Sekotājiem ir patīkami identificēties ar līderi, kurš gluži kā saule pie debesīm skaidri izgaismo šaubas, nebaidās izteikt savu viedokli. Atrasties zem saules, pie saules, jebkuram ir patīkami.